Par Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra jauno vadītāju kļuvis Jaroslavs Romanovičs, kurš līdz šim bija Kandavas kultūras nama kultūras projektu vadītājs. Vai pieteikties vakancei domājis ilgi, taču centru iepazinis jau iepriekš un uzrunājis tā mūsdienīgums. Principā šī iestāde varētu tikpat labi atrasties arī Rīgā, arī jebkurā lielpilsētā, galvaspilsētā, bet par laimi tā ir Sabilē, un ņemot vērā to, ka pirms gada es pārvācos no Rīgas, ir bijusi arī šāda iespēja attiecīgi pieteikties šim amatam, un tad es nolēmu, ka es labprāt gribētu šo izaicinājumu. Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra iepriekšējā vadītāja Ginta Petra latiņu uzcēlusi ļoti augstu, un publiskajā aptaujā izsekot viedokli par centra darbu, aptaujas dalībnieki norādījuši, ka grib, lai arī nākotnē būtu tieši tā, kā darīja Ginta. Jā, Ginta ir tiešām ļoti pacentusies uzlikt ļoti augstu standartu šai iestādēji, un tas būs viens no izaicinājumiem gan saglabāt esošo līmeni, gan arī censties to celt. Protams, jāskatās, vai šogad tas izdosies ierobežot finanšu resursu dēļ, taču, manuprāt, arī manas stiprās puses būtu starptautiskā sadarbība, sadarbības partneru piesaisti. Līdz ar to centīsimies pēc iespējas labāk veikt savu darbu. Turklāt līmeni palīdzēšot noturēt un pat potenciāli arī paaugstināt esošais kolektīvs, ko jaunais vadītājs vērtē kā kompetentu, profesionālu un ar lielu pieredzi. Komandu gan pirms pāris nedēļām atstājis līdzinājais kultūras projektu vadītājs Edgars Vesmanis, kurš šobrīd kļuvis par jauno Sabiles kultūras nama vadītāju. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.